Labdien, Gumbelkungs! Labdien! Šito, ko mēs te safilmēsim, tagad tas būs redzams vis kaut kur, gan YouTube, gan zinātniekiem, pētniekiem, valsts arhīvā, Nacionālā bibliotekā un vis kaut kur. Vai jūs esat tā mieru, kad tas tiks publiski pieejams visiem? Nu, ja kad esam mieru. Labi, jā, paldies tad. Vienmēr sakot, tas projekts saucās Labdien, un tas ir tā kā Pādažu novadniekiem. Jā. Un, tā doma ir tāda, ka nodot to pieredzi, ko jūs esat pieredzējuši savā dzīvē, un tiem jaunajiem ādažniekiem, kas varbūt tās varētu noderēt, vai ko pamācīties, vai ko saprast, kā ir bijis, vai novērtēt to, kas ir mums tagad ir pieejams, vai kaut kā tādā veidā. Jā. Un varbūt tās tad no sākuma tad mēs varētu sākt ar to, ka kur te jūs esat piedzimis, kur uzaudzis un kā tā bērnība bija? Nu, es esmu uzaudzis Zemgalē, Lielupas krastā, Salgalas pagastā, Jelgavas rajonā. Pa Lielupu arī pludināja kokus. Jā. Un tetelē viņus sēja plostos un vilka prom uz Jelgavu, uz Rīgu, uz visām Rīgas rūpnicām. Koku apstrādes. Jā. Kādas bija tās pirmās atmiņas par bērnību? Ja jūs tā atceraties bērnību, kas ir tās spilgtākās pirmās atmiņas, kas ienāk prātā? Nu, pirmās atmiņas ir tā, kad mēs dzīvojam kādi 200 metri no krasta Lielupes. Zeme bija līdz Lielupei, un tā mūžīgi gāja tur skatīties, kā pludinātāji pludina kokus, kā viņus nāk astes plosts, kā visi tie pludinātāji nāk, un tad viņi nāk mājās un prasa, lai iztaisa pusdienas. Tad mums mājās katru reizi iztaisīja pusdienas, un viss pabaroja. Kas bija mamma un teica, kas bija? Māte nomira, man bija 3,5 gada ar plaušu tuberkulozi. Es parasti strādāju gan gadījumu darbus, gan braucu ar lielojumām, veda cukurbietes uz Jelgavas cukuru fabriku un atkal ķieģeļus no Kaunsiem, ķieģeļu rūpnīcas uz dažādām vietām. Jo tad jau mašīnas nebija ar ko pārvadāt pa upi ar lielaivām un ar velkoņiem vilka. Un no Jelgavas uz Salgali, līdz Cīruļiem gāja kuģītis. Nosaukums Olga. Un tas kuģītis bija ar spārniem. Ne ar skrūvi, bet ar spārniem. Un lēni jau gāja, ka brauc uz Jelgavu kā 2 stundas tur. 25 kilometri. Vēl jau gāja tāda mazāks kuģītis, Gaigaliņa, bet tā maz brauca, bet Olga visu laiku. Bet Krievu laikos, kad jau kolhozs bija, tā Olga jau kara laikos bija aizgājusi bojā, tad Astraņets kuģi brauca. Un kamēr nesākās liela autotransporta kustība, tikmēr tam kuģītim bija daudz ko darīt, braukt. Bet kā sākās autotransports, tā jau kuģītis vairāk negāja. Nu jā, par to bērnību vēl tad, kurā gadā te jūs esat dzimis tad? 1932. gada 20. novembrī. Nu, Salgalas pagasta upes gaiņos. Nu jā, un tās mājas, kur jūs dzīvojāt, tās bija tā kā lauksaimnieki vai tā kā vairāk tā kā pie upes? Vai? Nē, lauksaimnieki. Bija 8,5 hektāru zemes un vecais tēvs nomira un tad pārņēma to mātes brālis. Un saimniekoja tur cukurbietes sēja,
labību, kviešus, rūdzes, miežus. Un Kā sauc veco tēvu? veco tēvu sauc Pāvils. Gumbels. Jā. Un no kurienes tas uzvārds Gumbels? Tas ir tā kā vācieši kaut kas? Jā, bet kas... Nē, viņš ir dzimis Skaistkalnē. Un viņam ne vecāk nekā viņš tā ir, kā saka, klīdis viens pats. Un tad Jaunsviļu laukā strādāja mana māte. Mātei bija divas māsas un 4 brāļi. 2 brāļi krita Pirmā pasaules karā, un 3. brālis krita pie Rīgas atbrīvošanas no Bermontiem un apglabāts brāļu kapos. Un par to bērnību vēl tad. Un te jūs sākāt skolas gaitas arī turpatās kaut kur netālu, ja? Jā, nu tad pirmā darba vieta man bija Jelgavas rajona rūpu kombināts Dzirnavas. Tur Saulgavas pagastā apaļas Dzirnavas. Un tur pa mācekli nostrādāja 6 mēnešus. Un izmācījos pa melderi. Un tad tur mala bīdelēja un putraimas taisīja. Un, kad sākās kolhozs, tad tur vairs nebija neko ko darīt. Ko nozīmē rūpu kombināts? Tas bija Jelgavas rajona rūpu kombināts. Ko nozīmē rūpu kombināts? Rūpniecība kaut kāda? Viņš visādā šitā Dzirnavas viss viņa pakļautībā bija. Un dažādi uzņēmumi, piemēram, Jelgavā bija šitā traukus, kur taisa tāda nodaļa. Jā. Tas tā kā keramiskos Jā, keramiskos darbus strādāja. Viņi vēl šinīs laikos drusku pastāvēja. Man vēl mājās ir dažādi trauki sapirkti no rūpnīcas. Nu jā, un te jūs parastajā skolā arī gājāt, ne? Kaudza. Parastajā skolā arī gājāt, ne? Staļģenē gāja skolā. Beidz 6 klases. Un kas tev patīk vislabāk, ko mācīties? Tā jau ģeogrāfija, vēsture, tas bija, kas patīk vislabāk. Matemātika labi gāja. Nu jā, un tas jau bija, tad jūs skolā mācījāties, tas jau bija jau Krievu laikā, jau okupācijas laikā. Jā. Vai jūs atceraties to dienu, to brīdi, kad tas notika un kad bija tā sapratne kaut kāda parādījās, vai ko tu mazs bērns kā to visu? Es varētu Kad 41. gadā ienāca Krievi, tad nekas nebija redzams tāds. Tad tikai ciema padomē tur paņēma un izdalīja no Saulgavas pagasta bija 2 ciema padomes, Cidrabene un Rensteles. Un tad tēvi gribēja iesaukt armijā, un viņš paslēpās un negāja. Pēc tam tad viņu arestēja un veselu gadu bija, Līvbērzē bija tāda, kā koncentrācijas nometne, tāda darba nometne, varētu teikt. Tur veselu gadu dabūja nostrādāt. Un pēc tam viņš aizgāja atkal uz pludinātājiem, strādāja Tetelē
lielu sludināšanas kantorī. Jā, tad neizdevās viņu dabūt tajā Krievu armijā iekšā. Jā? Neaizgāja. Nu jā, un tad bija tas, kad Krievi tad gāja ārā un atkal nāca iekšā vācieši. Un to brīdi jūs atceraties? Tas arī bija tāds. Nekas sevišķi nebija. Jā. Redzēju, ka lielas lidmašīnas lido uz Rīgu. Jā. Un bombardēja Daugavmalu. Jā. Tur kāds 40 lidmašīnas gāja un bombardēja un valsts iznīcinātāji visi viņiem apsargāja. Neviens jau uz viņiem nešāva. Nebija kas šauj. Bet, kad nāca Krievi otrais atpakaļ, tad vācieši ienāca mājās un pateica, tūlīt vācaties no mājām ārā, te ir pirmās līnijas. Otrā pusē gāja Krievu izlūki, kā 25. Tur pretī Pūcēda vājas, tur iegāja iekšā Jāņogs, paēdās un gāja uz Jelgavas pusi. Tur ieraudzīja, ka pa šito pusi brauc vācu vieglā mašīna, uzreiz uzstādīja mīlmetēju un kā šāva, tā sašāva to mašīnu. Tie Krievi, ja? Jā, taisni brīnums, un laikam tādas specvienības jau bija tad sagatavotas, kad kā šautā. Un tad mūs no mājām izzina. Mums bija veco māti, gos un cūku nozaga. Kas nozaga vācieši? To nezinu, kas nozaga. Uzreiz izzina no mājām ārā, mēs tur aizzina cūku pie kaimiņu mājām, bišķi uz priekšu. Otrā rītā ejam, cūkas vairāk nav. Nu, tad kā tad tā frontes līnija tur bija tad arī, ja? Tad veselu mēnesi noturējās frontes līnija. Un tad, kad fronti pārāva, tad jau mūs vēl aizdzina tālāk projām. To mēs pārlaidam tādās mājās čočus, tie ir uzceļā no Emburgas līdz Iecavai. Un tad tur tā šāva, kad veselu sutku, jeb diennakti, nevarēja iziet no bunkura laukā. Un tolete bija, tā bija izšauta cauri vienos caurumos šitā. Nu jā, un kā te jūs tur dzīvojāt, ko jūs tur ēdāt un ko jūs tur dzērāt? Bija dikti švaki, bija tāds jau gandrīz tāds pusbats. Nekā nebija. Un tad... Cik jūs tur cilvēki bijāt, kas slēpās? Mēs bijām vecā māte un tēvs tad bija un mana krustmāte. Un atkal atsevišķi bija onkuls, tie saimniekoja, tiem bija lopi. Ar cūkus tās tur kaut kā nokāva vācieši un kādu porciju gaļas atdeva un citu neatdeva. Man tur truši bija mājās, tos viss bija apēduši, vistas viss apēstas. Ādas un spalvas vien pēc kara tur mētājās. Nu, pēc tam, kad tā fronte beidzās, tad ko jūs darījāt, tad nācāt atpakaļ? Nāca atpakaļ, tad arī bija slikti, nekā nebija. Tēvs tad slēpās. Pēc tam 49. gadā bija labība nokulta, bet nebija kur samalt. Dzirnavās bija milzīga rinda un tā negāja. Un tas dzirnavnieks saka, nāc palīgā. Un tā es aizgāju un sāku strādāt tur. Dabūju samalt miltus un tad es tur strādāju. Tad dzirnavs no
mūsu mājas gan puskilometru tikai. Un te maize vienmēr bija mājās? Jā. Milti netrūka? Nu, tā jau nevarēja tā ņemt, bet tad jau vairs tā nebija. Nu, kā tur bija tā miltu tā taisīšana, bija, kad cilvēki brauca ar ratiem, veda ar zirgiem no... Jā. Cik maisus katrs veda vai kā tur? Nu, kā kurš cits atrada vienu maisu, ar citiem vesels vezmes bija. Es pat esmu bīdelējis, atbrauc vienu tādu meiteni un viss aiziet mājās. Es saku, nu labi, es viņai sabīdelēšu. Sabīdelēju no rīta. Milti gatavi, viss kārtībā. Atbrauc tēvs ar velosipēdi no tālienes, kad 12 kilometru vai atbrauc ar riteni. Un tad jau bija dikti priecīgi, kad milti ir un būs ko ēst. Un tad cik jūs tur strādājāt, dienu un nakti vai kā jūs? 7 dienas nedēļā vai? Strādāju 6 dienas nedēļā, bet negāja jau. Motors bija uzlikts, tas dzirnavs, tas tagad pārņēma to dzirnavs. Tas bija no vecs bruņmašīnas motora Maibaka uzlicis. Tas motors nevar pielaist un bija benzīna jau nebija ar gāzi, uz gāzes ģeneratoru. Mocījās, kamēr pielaidam, pāris stundas vienmēr katru rītu pagāja. Kāpēc tu nevarēji pielaist, kas viņš bija vienkārši? Kā nolietojies. Kā vecs. Vecs. Nu jā, un tad cikos te jūs sākāt to darbu, to bīdelēšanu tur? No rīta 8 sāk un 6, 7 vakarā beidz, bet parasti jau līdz 9, 10 vakarā. Elektrības jau nebija tur. Nu jā, un tad tie, kuri brauc tur milto tos graudus, kas veda, tie maksāja par to, ka jūs tur bīdelējat, ja? Jā, tas bija rūpa kombināta, un tur bija norma, ka par 100 kilograma bija laikam 7 kilogrami jādod graudi, un vēl jāpiemaksā tur rubļos klāt. Tas ir tas okupācijas laikā, tas bija? Jā. Un tad cik ilgi jūs tur nostrādājat? Es nostrādāju nepilnu gadu, jo 49. gadā kolhozs sākās un vairāk neviens nebrauc. Nav ko vest, viss ir kolhozam. Un pa to laiku tēvs iestājās Lielupes sludināšanas kantorī. Es tur braucu pie viņa. Nekā nevar darbā tikt, nekur neņem pretī, nevienam nevajag. Bet beigās tur tiku. Tad 50. gadā tad sludināšanas kantora meistari tika sūtīti uz augškrautuvēm, kur pieņem kokus no mežrūpniekiem. Un mani arī paņēma līdzi pa mērītāju. Tā mēs tur visu ziemu, Ērbēģē, Sudraba kalnos un Skaiskalnē, kur visur bija krautuvs, tur mēs pārmērīju un noformēja dokumentus. Bet tā pludināšana jau tas jau notika tikai kad pavasarī, jā, vai kādu? Jā, agri pavasarī jau. No kura līdz kuram laikam tad pludināja?
pludināja līdz rudenim. Visu vasaru? Nu, visu vasaru jau neiznāca. Bija jānopludina līdz Tetelei, Lielupē. Un tad tur sasēja plostos. Kas tā Tetele tāda ir? Tetele tā ir pie Jelgavas, un tur bija pludināšanas iecirknis. Tur jau Ulmenlaikos jau viņš bija darbojās. Tur tādi uzņēmēji bija Šimiņi, Jānis Kārlis. Tie bija lieli uzņēmēji. Viņi arī šite Baltezerā kanālī pieņēma kokus. Nu, te jūsu uzdevums bija kāds? Kas jums bija jādara? Jānāk 8 uz darbu? Nu, jā, tad no Teteles uz Baltezeru pārcēla pludināšanas iecirkņa priekšnieku Trafīmovu. Nees iedzirdējuši tādu. Viņš ir ādažnieks. Un viņš saka, ka viņam vajag pavasarī motoristus. Un pa ziemu es atbraucu apskatīties, jo viņš vēl dzīvoja sievu ar bērniem Tetelē, kamēr skolu nobeidz. Un es apskatos, ka tas tāds motors, kā mūsu Dzirnavās bija. Es tādu protu. Nu, tā man pieņēma darbā. Baltezera iecirknī. Un tā es vēl tagad tur esmu. Kas tas par Trofīmu bija? Tas kaut kāds, kas tas bija kaut kāds? Viņš bija iecirkņa priekšnieks. Bet tas bija tā kā vietējais vai tas bija kaut kāds? Nē, tas ir vietējais. Viņš ir... No armijas vai kāds tas? Nē. Viņš ar... No vecajiem krieviem kaut kādiem? Nē, Latvijas. Latvijas? Jā, Trafīmovs Nikolais. Viņam brālis bija Saša Artas dzīvoja Aldarī. Nu jā. Un tad pavasarī es atnācu uz Baltezeru. Bet te jūs tad nostrādājat pa tām Dzirnavām, un tad jūs Lielupē pludinājāt tos baļķus, jā? Jā, tur es 1 gadu tikai tā. Cik te jums bija gadi, ka jūs sākāt pludināt? Nu, man bija 18. Bet tas jau tāds bīstams darbs īstenībā, tā pludināšana, viss tur ne pa tiem ūdeņiem tur. Nu, bet tā kā es pie ūdens tā kā puika bija, tad jau pie upes vien dzīvoja. Ap ostiņiem braukāja un peldēja. Nu jā, un tad varbūt tas par to bērnību. Kā tur jūs svinējāt, piemēram, tur svētkus, kaut kāds Jāņu Ziemassvētkus, vai ko jūs vēl dzimšanas dienas? Ziemassvētkus svinēja tos. Mājās? Jā. Kā tas svinēja? Nu, eglīte bija. Bija kaut kas garšīgs? Nu, bija parasti jau tur desas iztaisītas, tad cūku bija, kā agrāk bērnībā nokauta, un tad jau skaitīja pantiņas. Jā, atceraties kādu pantiņu? Ak, eglīte, tu allož zaļa esi, zaļo ziemas augstumā, tikpat kā vasaras karstumā. Nu jā, skaisti. Kādu vēl svētku toreiz bija, ko jūs svinējāt? Skolā svinējāt kaut kādus svētkus arī? Valsts Jauno gadu skolā svinēja. Cik jūs daudz klasē bijāt? Ne? Mēs bijām kādi 12. Kas bija vairāk puikas vai meitenes? Vai puikas, mēs bijām 3 gabali. Pārējās meitenes. Kā sadzīvojāt? Un ar
3 zēniem, es esmu vienīgais palicis. Kravčenko Pēteri izsūtīja uz Sibīriju, un tur viņš nomira. Un Šadeiko Edvins bija, tas strādāja vēlāk Rīgā, izmācījās un strādāja ministrijā. Un tad auto šitanī Nordekā strādāja par izpildirektoru. Tas arī miris. Un kas ar meitenēm? Meitenēm es zinu, ka daudz ir miruši. Un par daudzām neko nezinu. Jo es jau no turienes aizgāju prom, atbraucu uz Baltazaru. Un te esmu vēl šodien. Un kas tur vēl par to skolu bija? Skolā kaut kādas valsts svētkus arī svinējāt? Skolā man bērni gāja ādažu skolā. Jā. Bija jau vecā skola. Man vēl bildes ir, kur ir vecā skola. Tad jau svinēja. Nu jā, par tiem ādažiem tad vēl bišķi vēlāk, bet tagad ir vēl par to laiku, par to skolas laiku. Kādi jums bija kaut kādi tur iemīļotā skolotāji vai kas audzinātāji vai kas bija? Mums bija Berga, vienu laiku bija klases audzinātāja. Viņa bija dziedāšanas skolotāja, viņa pat Dzintaru koncertu zālē dziedāja vēlāk. Nu jā. Tāpēc pēc kāda vēl. Tad. Nu jā, un tad tie vācieši atkal aizgāja, un tad Krievi atkal atnāca. Jā. Un tad kaut kas mainījās, tad atkal, jeb nē? Nu, mainījās viss. Onkuls ar to tanti kolkozā negāja. Un... Kāpēc negāja? Es neiešu žīdiem savu. Jā, nu? Nu, tā viņi negāja kolkozā. Viņš zemi atņēma un vēl jau lopi viņiem bija. Un es jau biju aizgājis projām. Un kolkos par to viņiem jauna māja bija iesākt celt, to paņēma, nacionalizēja. Aizvilka projām, uzbūvēja un pabeidza. Bet kā tu viņi varēja izdzīvot, kad taču... Nu, onkuls galīgi uz gultas palika. Viņš kaut kādu tādu 150 rubļu laikam pensiju saņēma. Beigās tante arī tā nomira un onkuli ielika nespējnieku namā. Pa priekšu bija Sesavā un pēc tam Zemgalē. Tas ir šinpus Bausas Ozolniekos tur. Vēl tagad tas. Tur viņš uz gulta nogulēja 8 gadus. Un tik slims viņš bija, ka viņš nevarēja mutē iebāzt pats. Viņu baroja. Tas onkuls, tas ir tā kā tēva brālis, ja? Ne, mātes brālis. Mātes brālis. Un kā viņu sauca? Edvards Gailis. Bet kā tad viņi tomēr noturējās tā, un kad tā viņi arī neaizgāja tajā kolhozā? Nē. Un tā varēja neiet kolhozā? Ja, nu, tas bija ļoti slikti. Tad tante tur kaut kur gāja, ogas lasīja mežā un kaut ko tur tādu. Kādam atkal gāja palīgā kartupeļus noņemt, ja kaut ko tur padarīt. Bet varēja izdzīvot, kad neesot kolhozā. Ļoti švaki jau izdzīvoja. Bet pārējie visi apkārtie kaimiņi visi sastājās kolhozā, ja? Jā. Viņi ne un cauri. Nu jā, un kā tur bija tas toreiz, kā tie kaimiņi tad izturējās pret to tanti un onkuli, ka viņi negāja? Kā kurš? Tie vieni bija ļoti slikti un citi kā labi.
Kā nu kurš? Un tad tās mājas tad vēl joprojām tur ir vai nav vairs? Ne? Nu, tam ir šķūnis, arī ir. Viņi nodedzināja Maukā, otru mājiņu arī nodedzināja Maukā. Kūts un Vāgūrs tur zem viena jumta, tur arī pusi nodedzināja. Tagad tur ir palicis tā viņa mājiņa, maziņa un kūts daļa. Ko nozīmē Vāgūrs? Es ņēmu un beigās pārdevu vienam. Ko nozīmē? Man tur, es nebūtu pārdevis, bet man visu tur nozaga. Tur Vāgūzī baļķis izāģēja ārā. Visvairāk tas man kremti, kad aku nozaga. Ko nozīmē aku nozagt? Grodi visi izcelt ārā un aka izbērt ciet. Bet ko nozīmē Vāgūzis? Kas ir Vāgūzis? Vāgūzis tā, tas, kur stāv rati, ragavs, viss. Tā kā garāža, tā kā? Jā, tagad mašīnai garāža būtu teikt. Skaidrs, kas ir Vāgūzis, jā. Nu jā, un tad tagad to tēvu māju, tad visu to jūs to zemi tad esat pārdevis, tad jā? Es jau to māju pārdevu tad par 900 rubļiem. Tas jau tā kā pavelti. Kā tad? Ko teicu, viņi turēšu, ka man visu tur nozog. Un pašam iet tur dzīvot, man nedara. Nu jā, skaidrs. Un tad 18 gados tad jūs atnācāt uz Baltazaru. Jā. Un kas tur Baltazarā bija? Tas arī bija kolhozs, tas nebija kolhozs? Nē, pludināšanas iecirknis, Gaujas pludināšanas kantora, Baltazara iecirknis. Kur tad tie priekšnieki tur Baltazarā bija, vai te Ādažos, vai kur tas? Priekšnieki neviens nebija ādažnieks. Tur tā brigadieris šitam Osīs Jānim tēvs bija ievalds par brigadieri. Bija tāds meistars Zandovskis. Ādažnieks? Nē, tas rīdzinieks. Tad faktiski tikai Osīts bija ādažnieks. Pārējie visi bija no kaut kurienes citurienes. Ja? Ne, tas ir priekšniecība. Strādnieki bija tur bija Kondrāti, Teodors un Haris Kondrāti. Ādažnieki. Jā, ādažnieki. Tad Šingels, Sergejs, arī ādažnieks. Tad Odeņojārs. Tie visi strādāja uz ezeru. Un Bute bija, tas bija kapteinis kuģa. Sievietes nebija, bija tikai vīrieši. Sievieši kad plenēja, mērīja kokus. Bija šķirošanas iets, kur šķiroja, un pēc tam sasēja. Es pa motoristu strādāju, sēju kūļos. Kā tas bija tā siešana? Kā notika siešana? Kā lūdzu? Kā notika tā siešana? Kā jūs sējāt kūļos? Kā to baļķi var sasiet kūļos? Bija uztaisīts plosts no 4 kārtām baļķu. Ko tas nozīmē? Tas ir 4 baļķi pēc kārtas? Ne? Un atkal 4 virsū. Tas ir šitā krustā? Jā. Nu? Un 4 kārtas, un visi sasisti kopā sacemmēti ar cemmēm. Ar cemmēm un ar trosēm.
savilkt. Tas ir 4 tā un 4 šitā. Jā. Nu labi, un tad... Un grīda virsū, un tur uzbrauc to plenējamo agregātu. Vai kas bija grīda dēļ? Grīda ritīgs blanks tur bija. Tāpēc, ka, Kas ir blankus? nu, tas ir biesdēlis. Biesdēlis. Jā. Un tad to pienagloja klāt pie tiem baļķiem? Jā, tiem baļķiem virsū un uztais grīdu. Un uzbrauc plenējumu apgrātu virsū. Te bija iekārti bloki. Te bija iztaisīts un nekur iekārt blokus. Un viena gala trosei pie plosta pieāķeja, un otrs bija uz spoli virsū, un spoli laida troses ārā, 2 vīri vilka troses, un cik... Tā rokām vienkārši ņēma? Jā. Tur vajadzēja spēcīgus vīrus. Galvenais, ka tā troses iznāca tā, ka vienā malā tie baļķi gar vienu malu, bet ir jau 6,5, 4,5, 8,5 metru baļķi. Tanī pusē viņi tālu nost. Bija grūti uzmest, kurš katrs nederēja. Tur bija tie spēcīgākie. Kur bija uz kuriem bija jāuzmet? Uz tiem baļķiem virsū. Jāsasien kūlis. Sasien tā kā... Vai tad ir kaut kāds tā trose, uz kuras liek virsū tos baļķus? Tie baļķi, jā, un troses spolis velksa, un te viņiem ir stoikas priekšā, un savelk viņu, drāti sasien, vienā galā otrā. Tā kā ir tāda šahta, kurā ieliek... Nu, tā šahta nav. Tā nu, kā no malām ir tie baļķi? Tas ir Tad malā jau iet 4 baļķi ragati ar grīdu, kur velk to trosi. Otrā pusē arī, bet tā ir tālāk nost tikai no tiem baļķiem. Tā jāmet virsū, jāuzmet tas līkums. Bet es saprotu, ka tas diezgan liels bizness bijis toreiz, ja, ka tie baļķi ir bijuši arī visos laikos. Bet, tas liels, jo saplenēja katru gadu apmēram 160 000 kubikmetru apmēram. Tas izmainījās, vienu gadu vairāk, vienu gadu mazāk. Viņš nepaspēja pieaugt, taču apsties tagad vēl arī vēl un vēl. Tagad jau tikai krūmi palikuši, kuras brauc tagad uz Strenčiem. Nav vairs meža, nav. Brauc uz Ietsavu, tādu smuku meža bija. Viss tagad tikai tādi krūmiņi. Pamazām izcērt visu. Tagad ir izcirsts un tik vēl tie vākus vajadzētu cirst. Un saka, kad ir pieaugums. Krūma pieaug, ne vēl koks. Nu jā, un tad ko jūs darījāt tajā laikā, kad nepludināja neko pa gadu, ka, piemēram, ir, kad jūs to... Tad bija. Šinīs Krievu laikos visi brauc augšā garināt kokus. Mežrūpnieki krastā veda visā garumā baļķis un gāza ārā, un mēs, mūsu vīri, brigādēs pa 3, pa 4 ar družbu zāģēja. Tie paši, kas pludināja, tie paši arī pa zāģēja. Un varēja nopelnīt? Tas bija... Pie to zāģēšanu, jā, varēja nopelnīt. Cik bija alga? Tur nebija, tur bija ļoti... Cik tur sazāģēja? Tur bija norma. Cik bija pa vienu baļķi, cik maksāja? Ļoti minimāli. Cik jums bija mēnesī alga?
200 rubļu. Visādi bija. Bija 300, 200, bija 100. Kā kura? Un ko tad darīja, ka bija 100? Tad... Ko darīt? Mājā. Sievas mājā govu turēja un slauc un krējums piens un vedi tirgot ar vēl. Nu jā. Un varēja kaut ko iekrāt arī, jo tur izdevās kaut ko? Ja no sākuma bija švāk. Bet viss tā pludināšana jau, es uz to siešanu vairāk kā 13 gadus nostrādāju. Tad pludināšana gāja uz beigām un 72. gadā beidza pludināt. Kāpēc gāja uz beigām tā pludināšana? Atradās tehnika, varēja vest mašīnu. Un tad uznāca lielās vēgās. Tad ērbējē bija liela krautu milzīgi, bet visu vedam ar mašīnām. Mašīnām tas sanāks lētāk? Lētāk, bet tūlīt tas koks. Ka pludināja viņu šoziem nocirta, pa vasaru nopludināja, rudenī viņš pienāca galā, gandrīz gadu. Te jau kā gribi, ja labi strādā, tad pa nedēļu. Jā, bet ja viņš jau ūdenī, tas koks, tad viņš arī nobriest, un tad viņš ir stiprāks vai kaut kā, ne? Koks ir jātur ūdenī. Tagad, kur ir krautūs, jeb zāģētavs, ka, teiksim, Inčukalnā, lielas grēdas sakrau un tad laist ar ūdeni visu laiku. Viņam vajag slapjumu, citādi viņi Kaust ārā kaut kā. Ne? Jā, viņš sagriežās un bojājās. Vēl jau liela nelaime, ka pēc visiem kariem un to ļoti daudz štembrs kokos. Kā ielaiž iekšā tā zāļi pa galam. Tā. Jā, labi. Un tad jūs nostrādājāt līdz 70. gadam, līdz 72. gadam pa to Baltazaru, tad, ja? Jā, un tad... Un kur tad dzīvoja? Tad Baltazara arī turpat kaut kur? Tur Baltazara, tad tur dzīvoja. Turpat. Kur tu Aldarī. Aldaros. Un tagad ir Zuša iela 1. Tas ir tās 2 stāvu mājas, kas tad 3 stāvu ķiedri? Man ir Ezermalā. Ezermalā. Pašā Ezermalā. Un tad, kas tad iedeva to dzīvokli? To ir, kad atnāca pludināt, Jā. tad pludināšanas kantors apvienoja un viss nocauc pa iecirkņiem, un Rīgā Kuģielā bija kantors. Un tur bija tāds bisenieks, kantors priekšnieks. Nāca no Krievijas un daudz bijis Krievijā, bet tā taisnīgs cilvēks. Es prasu šito dzīvokli, citi grib dabūt. Bisenieks pasaka, tas ir tev un cauri. Tad uz ārotbiedrību, vai citur es nevaru iet dzīvot vai kā. Es teicu, nē. To, ko bisenieks pateica, tas bija tā kā akmenī iekalts. Neviens tam nevarēja pāri tikt. Baidījās no viņa? Tīri tā nebaidījās, bet zināja, ka nekas neiznāks. Ja viņš ko pateica, tas tā palika. Toreiz jau bija milzīgi liels tās cīņas par tiem dzīvokļiem. Jā. Jā, un tad jūs, kurā gadā jūs dabūjāt to dzīvokli? Es dabūju
kaut kur 57. gadā. Nu, un tā labs bija tas dzīvoklis, ne? Nu, neteiksim jau kaut kas briesmīgi labs, bet, nu, iztikt var. Bija malkas apkuri, ja? Jā, bet bija viena istaba un virtuve. Un tagad pludināšana iet uz beigām. Es galvenam inženierim prasu, es saku, visiem jūs iedevu dzīvokļus un man nekā. Un tad man piebūvēja 2 istabas klāt. Pie tā dzīvokļa. Jā. Oho. Nu, tad, nu jā, un tad ir, tad, cik ilgi jums bija tā malkas apkura, ja vēl tagad ir jau? Vēl tagad malkas apkura. Un tad tur vajag daudz malkas, tad, ja tas sanāk lētāk. Vajag, bet es tā kā visu laiku ar MRS-ā pēc tam strādājis Kas ir MRS? Ne? mežrūpniecības saimniecība. Kad likvidēja pludināšanu, tad mūs pievienoja. Viņus pievienoja, bet pie Rīgas MRS. Un Rīgas MRS pastāvēja 1 gadu, un tad viņi piesvienoja Inčukalnam. Un mums bija cietumnieki nāca strādāt. Rīgā bija eksperimentālais cehs, un es tur dabūju braukt. Un kas tie pa cietumniekiem bija? Tie bija pāri Zeltceļam, tas visādi viņi bija. Nu, cits kolhozā nozadz miltu maisu, cits kā nu kurš kaut ko. Nu, bija arī tādi par avārijām. Tur arī visādi gāja. Un pagaid, un tad tas MRS, tad viņš te cirta tos mežus te pa Ādažu pusi visu šito galu tad, ja? MRS pa visu Latviju. Pa visu Latviju. Piemēram, Inčukalnā MRS ir viss te līdz jūrai, Saulkrasti un līdz Limbažu rajonam un tur Mālpils un tur līdz Rīgai viss tas ir Inčukalnā MRS. Nu jā, un tad dabūja to dzīvokli. Cik jums tās malkas tur tagad aiziet, cik jums izmaksā apkura? Cik jums tērējat naudu uz malku? Nu, es tā stipri maz tērēju, jo tā, kad strādāju MRS-ā, tad šāļi un visādi tādi bija Pārpalikumi. Pārprodukcija. Es viņu atvedu mājā un tā kā pa šoferu strādāju, atvedu mājā un ir malka. Nu jā. Un tad labi, tad jūs nostrādājāt tajā MRS-ā, bet ja jūs tad arī Ādažu kolhoznieks jūs neesat bijis nekad vai kā? Nevienu dienu Nevienu nav strādājis. Un tad sanāk, ka visu laiku jūs esat strādājis tā kā Rīgā, tā kā Rīgas uzņēmumos kaut kādos, ja? Nē, es strādājis es vairāk jau Inčukalnā MRS-ā. Jo 72. 73. gadā viss pārgāja Inčukalnā MRS-ā. Tad es visu laiku tur skaitījos. Līdz pat kuram gadam? Kamēr MRS, kā saka, likvidēja un kurā gadā? 2003. gadā aizgāja pensijā. Jā. Un kādas bija tās kaut kādas, teiksim, jums bija kaut kāda komunikācija ar Ādažu kolhozu, ar ādažniekiem, kolhozniekiem, kaut kādas tur, ja Baltazars bija vienmēr savu republiku, vai kā tas ir? Nu,
Nu, īsti tā nebija, bet nu, bija jau viss pazina. Kukelis bija, savu abesīnī viņš uztaisīja. To kāds stāstījis, vai nav? No. No Jaunkūlām tur uz Pīšļu mājām, tas ir uz Dimantiem, tur uz to lauku. Nu, viņš jau bija bišķi lielāks, kā tagad viņi varētu redzēt. Uzvilka plēvi, uztaisīja tādu, nu ne siltumnīcas, bet, kā varētu teikt, plēvu mājas. Līdz ar to kolhos tur stādīja gurķus un viss, un tad nāca nauda, un varēja kolhozniekiem arī maksāt. Kāds tas Kukelis bija? Kad jūs ar viņu iepazināties? Kukelis bija kolhoz priekšsēdētājs. Viņš bija jau ar kāda plūdi, ka bija, kad Cernikavā noskaloja mājai galu, tad no mums viss brauc kolhos un bija jādod laivas. Tas bija jau partijas rīkojums vai no tāds. Tu varēja gribēt vai negribēt dot, bet jādod. Nu, kur tās laivas palika? Ne, laivas atdeva atpakaļ, kad beidzās plūdi. Tas ir te, kad tie braukāja Te jau gāja pa šoseju ūdens pāri. Tas bija tad, kad Gauja pārplūda? Jā. Talliņas šoseja bija pārauta. Tanī posmā no Gaujas tilta līdz Cernikavas pagriezienam tur vienā vietā. Tur bija pārauts puses autobus atvaisnega. Un tad tikai laivām braukāja tad, ja? Nu jā, plūdi beidzās, tā tūlīt aizbēra ciet un to ātri izdarīja. Es domāju, kad nedēļa negāja. Kur aizbēra? Ko varēja aizbērt? Ko ar šķembām, visu un to gabalu aizbēra. Tas jau nebija plats tāds. Bet kurā vietā tā Gauja pārgāja pāri? Nu, es saku, tādā vietā starp Gaujas tiltu un līdz Cernikavas pagriezienam. Ne, tur, kur tas lauks ir, tur, kur ir tagad šitie, Tur, kur tās mājas ir sabūvētas? Ne mājas, bet kur ir šitie saules baterijas. Tur. Līdz tai vietai viss bija ūdenī? Ūdenī viss bija, bet tur bija šoseja pāraut. Šoseja jau bija augstāk. Un tad tas ūdens te nāca pat līdz pat Ādažiem? Ādažos šinpus Kukeļa kluba šitā, te atgāja ūdens pāri. Kurā gadā tas bija? Tas bija 69. man liekas. Bet tas jau nozīmē, ka tā lielā vētra bija. Kad tas var atkārtoties īstenībā, jau tas jau, bet te ir viss pacelts augstāk. Bet bišķi varbūt. Bet tādi plūdi tikai ir apmēram pa 50, pa 100 gadiem reizi. Ulmeņa laikā viena plūdi Baltezerā ir bijuši, kad viss, koki visi bijuši līdz ceļam, kas iet no Aldariem uz ūdens vātu. Nu jā, un tad kā tad bija tā, kā jūs iepazināties ar to Kukeli un kāds bija tas iespējas par viņu? Viņš, tur mums Paeglīte Ilze nolikta uz pārziņu tādu, ar viņu draudzējās, jeb, kā var teikt, viņš jau atnāca kauls, viņš jau, tad jau viņš šitā
nespējnieku namā šitā Kukels Jā, dzīvoja. vienā istabā. Te tajā kopmītnēs vecajās. Jā. Bet kā tu viņam, vai tu nebija savu māju vai? Māja, rīkūri. Jā. Tā bija, bet tā arī bija, no tiem bija kaut kādi izsūtīti, un tā viņš tur dzīvoja. Es tur pie viņa esmu bijis iekšā, kad tagad jau viņi ir uztaisīti 2 stāvu. Te jūs arī kuros bijāt, ja? No kāds to Kukeli mīlēja cilvēku, vai kā tur bija? Es domāju, ka jā. Kad sāk jau kolekcijas iet uz augšu, cilvēkiem vairāk maksāja un visādi šeptas viņš mācīja taisīt. Nu jā. Un tad šito, es no jums sapratu, ka to kultūras namu veco tad uzbūvēja Kukelis, tad, ja? Kur to? Veco kultūras namu, jā. To? Jā. Viņš, kā saka, uzbūvēja zem jumta. Un atnāca Kauls, tas pabeidz. Nu jā, un tas no tādām lielākajām būvēm, tādām tā ir tā kā vienīgā, kas ir, tajos laikos, kas bija uzbūvēta tāda. Pamatskola bija Umeļa laikā būvēta, ja? Jā. Un tad Kukelis ar Kaulu uztaisīja to kultūras namu? Skolu būvēja kādos 20. gados, un viņa pie būvas piedalījās Emsiņš Jānis tāds. Kas viņš bija? Kas viņš vienkārši? Celtnieks? Jā. Jūs viņu pazināt, to Emsiņu? Jā, viņš manai sievai rada iznāca. Nu jā, par to. Un tad, kurā laikā te jūs apprecējāties, un tas sieva ir ādažniece vismaz? Jā, sieva ir ādažniece. Īstā, iedzimtā ādažniece vai ienākusī? Īstā. Iedzimtā. Varbūt tā par to sievu bišķi varētu kaut ko pastāstīt, kā tu viņu sauc un meitas kā bija. Viņa sauca Vallija Odiņa. Viņai daudz brāļu bija. Ojārs Odiņš, Jānis Odiņš, Tālivaldis Odiņš, Haris Odiņš, Juris Odiņš, un vēl viens bija, to neatceros. Un tad viņi te no kuras vietas te bija ādažos? Dumpos dzīvoja, un viņi agrāk Aldaros viņi dzīvojuši. Ulmaņa laikā arī. Un tie Aldari tāda interesanta vieta, tur tā diezgan daudz. Aldaros jau vairāk kā 100 gadu atpakaļ bija alus brūzis. Vislabākais alus Rīgā bija Aldaros. Un tad viņam citi samaksāja, alus brūvētāji, cik viņš var saņemt par gadu, un pēc tam aizliedz viņam alu brūvēt. Pārāk labs bija vai kā? Vai? Jā. Pārējie tik labi nemācīja uztaisīt, ne? Jā, tur ūdens labāks arī. Un kam piederēja tas alus brūzis? Bija muižnieks, kā es zināju viņu uzvārdu. Vācietis? Jā. Un tad to tā vācieti, baltvācieši nopirka. Aldarī tā māja, kas ir tā vecā, pusotrastāvīgā, tā ir būvēta kā mednieku pils. Tas ir tā, kas ir... Blakus tā ir 2-stāvu māja. Jā. Tā šitā un 2-stāvu māja šitā. Tur vēl ir
vecās podiņu krāsas, viena vismaz ir. Jā, bet nu, no baltvāciešiem nekas te vairs nav palicis. Viss ir aizlaidušies, jā? Baltvācieši? Jā. Jā, bet viņi bija atbraukuši. Es viņus esmu saticis. Jā, nu, ko teica? Nu, viņiem tur labi gāja. Es pie viņiem arī tiku aizbraucis vienreiz. Uz Vaterlandi? Kā? Uz Vaterlandi bija aizbraucis? Jā. Kas tie tādi bija? Nevar atcerēties. No Aldariem tie bija, jā? Nu, tie bija tie. Un tad man viņas dēls lidmašīnu izvizināja Vācijā, Bonnā. Bonnā ar viņiem māja bija nopirkuši. Un Berlīnē viņiem piederēja 6 stāvu māju. Un kara laikā augststāvs bija nopostīts, un pēc tam augststāvu uzbūvēja atkal. 2 dēli viņai ārsti un 1 virsprokurors. Nu, redz, kā tie vācieši gan te labi dzīvoja, gan tur labi dzīvoja. Jā, tā ir. Nu, ko tie vācieši saka par šito visu, kas te notiek un kā te... Kurā gadā te jūs tikāties? Nu, tūlīt kā bija brīva Latvija. Tā šie bija klāt. Nu, viņi katru gadu brauca apmēram tā uz mēnesi. Un kur te viņi dzīvoja? Viesnīcā, ne jau kaut kur. Un tad jau turīgi tad viņi... Nu, Bonnā viņiem arī bija 2 stāvu māja. Kad es tur aizbraucu, tad bija pārbaude. Nevar jau tā Vācijā dzīvot, ja tev nav atsevišķa istaba. Bet man bija 3. stāvs vienam pašam. Nu, jā, tāpēc... Balti palagi, baltas segas. Nu jā, tas ir tā kā vieniem beidzās okupācija un otriem beidzās okupācija. Jā. Un cik dažādi tomēr ir tas situācijas. Jā. Nu jā, un ko tie vācieši pa latviešiem kaut ko stāstīja, runāja kaut ko pa veciem laikiem? Es viņus izvadāju, viņi par citiem vāciešiem, kas te bija dzīvojuši, tur interesējās. Un tad starp Mīlīti un Bauņiem tur, ne Bauņi vienai bija piederējuši. Kur tas ir? Tas tur, Kurzemē, ne Kurzemē, tur. Valmieras rajonā, uz Limbažu pusi tur. Un es viņus arī tur biju aizvedis. Starp citu arī tur ir, starp Bauņiem un Mīlītes muiži ir lielākā stārķu kolonija Latvijā, jeb pat Baltijā. Tur ir tās vādzemes eglis, un katrā eglē 2-3 līzdus. Nu jā, un tad pēc tās okupācijas tad bija tāds diezgan liels šoks, kad aizbrauc uz Vāciju un redzēja, kā dzīvo vācieši un kā mēs te dzīvojām. Nu jā, bet viņi arī ir skopi un dikti. Te arī atbrauc, kas ir te dzīvojuši, un aizved viņus uz Brīvdabas muzeju. Tur bija šitāda maza sedziņa, maksāja 2 lati. Tā baltvācieti tur
vai stundu skatījās un pētīja, un tad viņi tikai nopirka. Domāju, latviečs būtu paskatījās 2 lati, šitas ir labs, labi ņemam. 2 stundas skatījās. Nu jā, bet tāpēc, redz, viņiem ir tas, kas Jā, viņiem viņi ir, un mums ir. viņi sīksti. Jā, un kas bija tas, kas izbrīnīja, kad aizbrauc uz to Vāciju, kas pirmais bija tāds, kas likās tāds nepierastāks? Ne? Es teikšu, nekas tāds briesmīgi tāds briesmīgi labs vai kaut kas, bet, var teikt, bagātāki dzīvoja, kā mēs. Nu jā, un tad to kukeli jūs bieži tikāties, vai? Nē, man ar viņu nekāda darīšana nebija. Kukeli. Jūs tur citi gāja tur pie kukeļa kaut ko tur prasīt vai kaut kādu? Nē. Un kā bija ar kaulu? Ar kaulu man audza meita. Ar kaulu dēlu vidējo gāju vienā klasē. Un tad jau pie kaulu mājā es esmu bijis kā 2 reizes tikai. Man tā kaut kā, es nejūtos tā brīvi. Kāpēc tā? Kauls arī bija tāds, Stingrs? Lepns? Nestīvs, bet, tā drusku varbūt augstprātīgs. Es kaulu dēlam tam vidējam biju uz bērēm, un ne kaulam pašam nebiju. Viņi tur apglabāti šinpus līgatnes. Tur, ka brauc uz lejas līgatni, nenobraucot no kalna lejā, tur ir kapi pa labi roki. Tur viņi visi apglabāti. Un te nemaz Baltazarā nemaz nav? Ne, te nav no viņiem neviens. Kā tu tā? Un pagaidu, un kukelis gan jāapglabāt šodien? Kukelis ir, tur tik milzīgs iemineklis. Liels akmenis, jā. Kukelim. Nu jā, un tad, kā tur tie laiki mainījās, kad bija tās okupācijas, un tagad brīvība, un tagad ir atkal cits gadsimts, un ir kaut kas mainījies, mādažos, ādažniekos. Kas ir mainījies? Briesmīgi daudz ir sabūvēts. Tas ir labi vai slikti? Nekāds labums tur nav. Drīzāk viss sēņu vietas ir apbūvētas mežā. Kā teikt, ka tur ir forši. Nav ko teikt tā. Jā. Par to savu sievu tad izstāstiet. Tad, viņa ir iedzimtā ādažniece, ja, un kur tu jūs saskatījāties, kā tu jūs viens otru atradāt? Tepat jau Ludinātājos. Tanīs laikos kino rādīja. Vienreiz nedēļā apmēram brauca mašīnu un tur divas tās istabas salaistas kopā, iznāk liela zāle. Baltazarā? Aldarī. Aldarī? Jā. Tā tie pa dzīvokļiem iztaisīt. Kurā mājā tad tas bija? Tā ko es sauc par Mednieku pili. Tajā? Jā. Viņi dzīvoja tādā laikā Dumpos. Un Alpos tur bija draudzene bija Baiba Martinsone. Un
Tā tur iepazinamies. Tajā kino. Jā. Un kas tur pa filmām bija un cik tas maksāja un cik tur daudz cilvēku bija? Nāca daudz pat no Baltezara, no Ūdensvada, no visur nāca skatīties kino. Viņš ir daudz tur nemaksāja tur, kad neatceros. 3 rubļi vai cik. Un kas pa filmām bija? Kādas bija padomjas filmas. Bija jau viena otra tīri laba bija. Krievu filmas pamatā rādīja, ja? Jā. Es teikšu, ka krievu filmas vienā ziņā ir, ka tur šauta, tas vairāk neparādās, bet te šitiem šau un akalai tie paši. Nu jā. Nu jā, un te jūs tur sapazināties, un balvas arī kaut kādas bija, uz ballītiem gājāt? Ballītes bija jārs. Šita pat bija ballītes. Šiten? Jā. Nu, kas te bija? Kuru orķestrs bija? Tātad šitien te mums ir ieeja, ja? Pa šitām durvīm viss nāc iekšā, ja? Kā lūdzu? Pa šitām durvīm viss nāc iekšā? Jā. Nu jā, un tad te sasēdās par riņķi. Un kur tie muzikanti bija? Uz skatuvi. Šiten? Jā, skatuvi vai dēļ attaisīts. Tur bija skatuve kādreiz? Jā. Aha, un tā skatuve tagad ir nost, jā? Jā. Un tad kas tie pa muzikantiem bija, kas tur spēlēja? Raimonds Pauls vai kas tur bija? Raimonds Pauls gan nebija tad. Kuros gados te jūs gājāt uz tām ballītēm? Tas ir 56., 7., 8., 9. Un kas bija vairāk meiteņu vai zēni, kas bija? Tā grūti pateikt. Arī kareivi nāca no armijas daļas? Jā. Tie latviešu karavīri gāca vai? Bija latvieši, lielākā daļa bija latvieši, kas te nāca. Un kā bija kaut kādi konflikti bija ar tiem arminiekiem vai kaut kā savā starpā? Ādažnieki ar kaut kādiem arī nesatika, bija konflikti. Tā kaušanās jau mūžīgi iznāca tur tādī priekšstāv. Treptelpā? Jā. Uz trepēm, tas jau bīstami tur. Vienu nosviet zemē no augšas. Es pat nezinu, vai viņš dzīves bija vai nebija. Nu jā, un tad kā te jūs saskatījāties ar to savu sievu? Kā tad jūs sapratāt, kad laime ir atnākusi? Tā pamazam. Cik jums bija gadi, kad jūs iepazināties? Man bija 24, 25. Es jau par to laiku vēl biju Krievu armijā nodienējis. Pa to armiju. Kur tad jūs bijāt tajā armijā? Kijevā. Kijevā? Jā. Bet tagad jūs iesaucat no Baltazara, ja? Jā. Un tad jūs braucāt uz Rīgu, uz to, kur savācēji tas punkts bija, ja? Pa priekšu uz Kijevu neaizsūtīju, pa priekšu aizsūtīju uz Kaļiņgradas apgabalu. Tad bija Gorģeiška saucās, tā ir Tilzīte. Tur jaunkarēji izgāja. Apmācība. Jā, un pēc tam ar vagonu 11 sutkas brauc uz Volovas apgabalu, uz tādu pilsētiņu Veģīki uz Cugu. Tur nodienēja 3 mēnešus mūsu latvieši, pa 6 ārā no. Pagaid, bet cik jūs tā Gvardejskā bijāt latvieši? Tur daudz bija latvieši? Tur bija vairāk, bet mūs jau izdalīja.
uz to Rīgu uz Cūgu aizsūtīja, mēs bijām kādi 20. Tad mēs mazāk, 16 laikam, mūs vienu rītu nostāda, vat, tu, te ir atbrauc pakaļ un ved jūs uz Kijevu. Vieni uz Ļeņingrādu tika un vieni tika uz Rīgu arī. Mēs tik uz Kijevu. Nu, kas tā bija pa daļa, ko jūs tur darījāt? Ko darīja apsardzē. Viss jāapsargā. Tā bija augstākā aviācijas karaskola. Tad nāca mācīties oficieri sākot no jaunākā leitnanta līdz kapteinim mēs nevienu nesveicinājām. Jo viņa bija tik daudz. Un no sākuma bija daļas priekšnieks pulkvedis Barsējevičs. Pēc brīža jau bija ģenerālmajors viens Ivanovs. Un pēc tam jau bija ģenerālleitnanti jau vairumā tur. Un tur bija daudz latviešu? Latviešu oficieri bija? Bija, bet tie ātri pazuda. Man liekas, ka bija tieši no, nezinu, kā viņi bija. Bija 2 leitnanti. No Rīgas bija viņi. Bet viņi nepalika, nezinu. Ātri pazuda. Bija arī tādi krievu oficieri, kas dzīvojuši Rīgā. Jau kādu vārdu pa latviski apbrāt pateikt. Un kāda bija attieksme pret tiem latviešu karavīriem? Nē, mums nekādu. Mēs tikām tā labi ieredzēti. Kas vēl bija? Igauni, lietuvieši arī bija? Lietuvietis viens bija tikai. Vairāk bija šitie ukraiņi, zapadnī, tie tādi, uzbeki arī bija. Uzbeki diezgan riebīgi. Kur tā? Jā. Nevarēs atdzīvot, ne? Nē, viņi tādi, nekā nevarēja viņiem tā labi saprasties. Bet jūs jau, kā saka, aizgājāt armijā, jūs zinājāt krievu valodu, vēl nezinājāt? Tā drusku jau zināja. Tā. Bet tur jau mēnešu laikā jau nebūtu nemaz mācījies, tad jau tā būtu grūti. Bet skolā jau jums nemācīja krievu valodu, taču, ne? Kā tad nemācīja skolā? Krievs ienāca, tā tūlīt tik krievu valoda. Un kas jums bija krievu valodā? Tā kā literatūra, gramatika vai kas bija? Viss bija lasīšana un rakstīšana. Un tā bija krievu valoda un latviešu valoda bija, ja? Jā. Un viss vairs nebija nekāda cita valoda? Bija angļu valoda. Vai citās skolās vācu valoda. Bet, man liekas, ka tur tā krievu valoda bija vairāk nekā latviešu valoda, ne? Ne, vairāk nebija, bet bija diezgan daudz. Katru dienu bija vispār. Krievu valoda katru dienu? Jā. Bet angļu valoda nebija katru dienu? Vienreiz nedēļā. Latviešu valoda bija 2 reizes nedēļā, 3 reizes nedēļā. Apmēram tā bija, jā. Jā, un tad komjaunatnē arī iestājāties? Tad? Jā, kur tad kā tur bija? Kā jūs pieņēma komjaunatnē? Pastāstiet. Kāds tur? Es armijā iestājos.
Nu, kādu mīļu palūdi nevarēja atteikt, jā, vai kā tur bija? Nu, tur bija tā, ka, ja tu gribi, lai tevi tā kā labāk ieredz, tad tev ir jāiet tur. Un tad visi sastājās komjauniešos? Tad... Nu, itin visi nebija, bet gandrīz visi. Bija tādi, kas arī nestājās komjaunotnē arī armijā? Nu, tur uzbeki nebija. Jā, un kāds bija tas, ko jūs iemācījāties tajā armijas daļā, kas bija tas sagatavošanā? Bija kaut kas tāds, ko jūs iemācījāties, kas bija vērtīgs? Nu, varētu teikt, Kaļiņgradas apgabalā tur tikai šauteni, un tad mēs mūs tur dzina, tur Strojevoji briesmīgi. Tad mēs to seržantu piedzirdīja, un te būs vairāk nedzina. Ko nozīmē? Kas būs latvisks Strojevoji? Kā būs latvisks Strojevoji? Soļošana. Ierindas kaut kāda? Ierindas soļošana. Ierindas soļošana, jā. Nu jā, un tad kā bija ēdienu kārta atšķirās kaut kā to, ko ēda Baltazarā un ko ēda tur Kaļiņgradā? Kāds bija ēdienas armijā? Armijā bija kartpels ar visu mīzi un ļoti slikts bija Kaļiņgradas apgabalā. Gandrīz vai vadā. Ja nauda bija, tad kaut ko nopirkt, kad daļā tirgoja tur tādus barankus vai ko, tad tos nopirku un ēdu. Ēdienas bija ļoti slikts. Nu, bet armijā... Jā, tur Vologdas apgabalā tur bija labs ēdiens. Tur vislabākais bija. Kas tur bija labs? Gaļa bija vai kas bija? Nu, vispār gaļa un makaroni un kartupeļi un viss kas tāds. Garšīgs, tīrs un foršs un biezputera. Kijevā bija ar tā, bet tur tā drusku varbūt švakām bija. Nu, ko jūs iemācījāties armijā, vai ko jums armija deva, vai kas bija labs no tās okupantu armijas? Tur elektrotehniku pasniedza. To 3 mēnešus nomācījos. Labi bija. Un te jau Kijevā neko nemācīja. Un kas bija tas, kas varbūt tāda negatīvā pieredze kaut kāda arī bija tur? Visādi bija. Bet pieredze bija tāda, ja tu esi pateicis vienreiz, kad es to neesmu darījis, tad otrais nesaka, ka darījis. Bet paliec pie sava. Bija jau arī tie oficieri draugi, aizbraucam vienreiz uz pilsētu, Divgaba un patruļi aptur mūs. Jums zābaki netīri. Atvaļinājums ir, nav. Служебную книжку давайте. Kas tas ir latviskis? Karklausības grāmata. Un paņem mums tās, ziepes lielas. Mēs pastaigā vēl, bet mēs aizbrauc ar vienu maivori. Iekāpam magā mašīnā, viņš kaut ko brauc. Bet šī atkal nāk, mēs to zābakus esam nopucējuši un klāt.
товарищ старший лейтенант, майор приказал отдать служебные книжки. Un atdeva. Tā, majors pavēlēja atdot tās dienesta grāmatas. Jā, atdeva. Bet pēc tam pienākusi ziņa, rotas komandierim, ka tie ir bijuši Samavolkā. Es saku, nu kā es varu būt Samavolkā, kad es tādā laikā biju uz posteni? Ja neticat apskatīt, tur ir kaut kāds pārpratums. Un vairāk reizi es saku, ne. Bet tu nebija tajā darbā vai nebija tajā dienestā? Skaitījās, kad bija tajā brīvsolī, ja, vai kā? Nu jā, es biju tur, bet es saku, es nebiju. Ja jau služebnīgi niška kabatā, tad jau... Vienu pierādi, jā. Jā. Nu jā, un kā tur bija tās starpā attiecības, bija tie dembeļi un kas tur vēl, kā tur visi tie nosaukumi šitie, kas bija tie? Tā mums tur bija normāli. Viss trakākais bija, kad mēs aizbrauc uz aizved uz Kaļiņgradas apgabalu. Ieved mūs tur zālē iekšā, pa logiem, pa durīm, citi tādi zaldāti iekšā, tev atdai, un ķebeņa atdai, visu aplaupīja. Nu, koferī, tak viss, kas bija. Drēbes un... Nu, ko te jūs tur pliki palikāt, tad ko tad jums? Nu, galīgi nekas nepalika. Tie ritīgi laupītāji bija. Tie bija, kaut kādi tie, kas tur... Zaldāti tādi paši, bet pēdīgo gadu, kas diena. Jā. Krievu zaldāti. Nu, tā moda zaktu viņam ir tur saglabājusies, jā. Nu jā, un tad nodienēja 3 gadus, jā? Un 9 mēnešus. 3 gadus 9 mēnešus, kur tik ilgi? Aviācijas daļa. Tāpēc? Un ko te jūs tur sargājāt, tos oficierus, vai jūs arī tur kaut kādas lidmašīnas sargājāt, vai ko? Lidmašīnas atbija. Un kā bija tās dežūras, kā jums tur notika? Oi, 4 dienas na remeņi. Katru otro dienu uz siksni, jā, vai kā tas ir, jā? Jā. Nu, un tad bija, tas ir 24 stundas? Nu, 24 stundas, bet, 2 stundas nostāvs posteni. Jā. Nākošais 2 stundas atkal nostāv. Tas ir, ja tikai nakti vajadzēja stāvēt, tad 2 stundas stāvi, 2 atpūties. Kas uz visu diennakti, tad 2 nostāvi, 4 atpūta. Bet tā atpūta, tev ir jābūt augšā, tur ir jāuzpar sev. Un visām drēbēm tāpat jāguļ tur. Visu tikai plinti var nolikt. Viss patrons klāt. Nu jā. Bija kaut kādi negadījumi arī par šito te, par to dežūras laikiem kaut kādiem tur bija? Viens zaldāts nošāva zirgu. Viņš stāv uz posteni, tur apsargāja benzīnu noliktavu. Un viens zirgs nāk un troksnis kāds, un šis ņem un šauj. Nošāva. Tā kā neredzēja to zirgu vai kā viņš nobija? Es nezinu, kā viņš to, bet viņš nošāva. Un man arī bija, es arī stāvu uz posteni un tulups uz muguru. Kas ir tulups? Kažoks. Jā. Un tagad benzīna noliktavai staigai riņķī. Un uzreiz apskatos man aiz muguras
nāk ēna. Kāds klāt, jau redz tā pie kājas. Es nāc ārā un šitā riņķī. Tāds mazs sunīts. Nu jā, pārbīli ir, jā. Tā. Jā, bet biju nobijies tādā momentā. Ja automāti es jau vairs nevaru nekā pagriezt, kad man jau pie kājām klāt. Bet dažkārt mazs sunīts. Nu jā, bet pagaid, kur tā daļa bija pašā Kievā, vai kaut kur Kievas malā kaut kur vai netālu? Tīri centrā nebija, bet 6. tramvaja gala punktā un Vazdušna Flotskai šosē 64. Un tālāk bija parastais lidlauks. Nu jā, jūs pēc tam pēc armijas esat vēl kādreiz tur bijis? Ne? Oi, daudzreiz esmu bijis. Man tur audzmeitai tante un pie tās te brauc. Viņai tur vēl bija tādi pusbrāļi. Ja tiem braucam. Ukraiņi vai latvieši? Tie ukraiņi. Un tad viņai tur tante dzīvoja. Un tante tagad, kad 2 mēneši atpakaļ nomirusi. Jā. Ko jūs varat pateikt par Ukraiņiem? Kas tā ir par tautu, kas tā ir par nāciju? Ko viņi atšķirās no latviešiem vai no citiem? Nu, tā grūti tā pateikt, bet varētu pateikt, ka viņi laukos ļoti nabadzīgi dzīvojuši. Viņiem pat tur laukos tālu es biju iekšā. Viņiem nekas nav. Viena istaba, tā ir mālu grīda. Tāda kā maizes krāsne, plīts nav. Un vidū tāda kā klētiņa, un otrā galā kūts, tad ir māja. Un tas ir viss. Kuros gados jūs pēdējo reizi, kad jūs bijāt Ukrainā? Kā lai pasaka? 70. gadu beigās, 80. Bet zeme viņiem ir ļoti bagāta un ļoti, tāda auglīga. Kāpēc zeme? Jā, Zeme ir ļoti auglīga. Kāpēc ir tā nabadzība tur? Bet, tur ir tā, ceļu nav. Uz Jereuņu no kaut kāda lielāka ceļa nekas nav. Brauc šite pa lauku. Tagad te vairāk nevar pārbraukt, brauc blakus. Nevar tur, brauc atkal tālāk. Jūs no darba arī braucāt? Pa darba darīšanām arī braucāt uz Ukrainu? Nē, pa darba nebrauc. Nu jā. Un tad tur brauc, tad tantei, viņai tie pusbrāļi, tai audzemeita. Tad Mugaļev Podolsks, tas tur projām pie Moldāvijas robežas. Tad tur ar mājiņa un ar kūtiņa. Un es ar Zaporožets knapi varēju iebraukt iekšā, cik viss maz, ka bija iebrauc iekšā. Gos gandrīz netiek man garām mašīnai.
Nu jā. Un tad, ko es vēl tu nepaprasīju? Nu jā, un par to jūsu kundzi, tad, un kundze strādāja Ādažos arī, ja? Nē, Nē, arī nē. uzvadītājos. Un tad braukāja Alpā. Jā. no Baltasaru uz Alsni. Jā. Un ko viņi tur darīja tajā? Diodas taisīja. Nu jā, un tad kā tad, jūs esat tagad tā īstie baltazarieši, var teikt tā, ja, kad, kā Baltazarā kas notika? Ir kaut kāda tāda Baltazara sabiedrība vai kaut kāda Baltazara kaut kādas tādas pasākumi vai kaut kas tikai tas, kas ir baltazarieši? Dikti knapi viņi ir. Ir jau lieldienās salasās kopā visi parkā tur olas ripina un tā, un uz Jāņiem salasās kopā, un uz Ziemassvētkiem eglīti dedzina ārā. Jā. Ar ko baltazarieši atšķirās no ādažniekiem, no carnikaviešiem, no rīdzniekiem? Ir kaut kas tāds, kas viņiem ir kaut kas? Es teiktu, ka nav. Viss ir līdzīgs. Ir kaut kādi Baltazarā, kaut kādi iedzimtie baltazarieši, kas ir nevis ienācēji, bet kas jau ir tur dzimtām dzīvo. Ir kaut kādi no šādiem? Nu, varētu teikt, Mitreviča Zintra ir. Tad Kondrāts, šitas Ģirts ģimene, tie ir Kondrāta, tad tā kara dēls. Tie ir. Bet tur arvien vairāk un vairāk ienācēji nāk, arvien vairāk parādās jauni cilvēki klāt, ja? Bet visi lauki piebūvēti ar mājām. Cilvēki ir. Un tad par to Baltasaru arī tur, jūs arī kaut ko tur makšķerējat vai kaut kā, es nezinu, iet peldēties vai kā jūs to? Mums ir peldētava. Makšķerēt arī var iet. Un te jūs tagad kā pensionārs, tad kā jūs izklaidējaties, nākat spēlēt novus, jā? Nu jā, kad ir kas atved. Kad ir kas atved, nu jā. Un tad pārējā laikā, ko jūs darat, skatāties televizoru un ko tur kaut ko? Lielu daļu televizoru un radio. Un tad vismaz ārā eju, tur dārs diezgan liels. Kas tur notiek par to televizoru un radio? Ir kaut kas, kas tur tagad tāda zīmīgi parādās, vai ir kaut kādas tādas izmaiņas? Nu, nekas tāds sevišķs jau nav. Kādas ir prognozes uz nākotni, kas tur būs, kas nebūs? Ir kaut kādas domas? Nekas prātīgs nav. Ko jūs varētu pateikt jaunajiem ādažniekiem, nākamajiem ādažniekiem, kas būtu varbūt tāds baltazariešiem, teiksim, ko jūs varētu ieteikt vai uzrunāt vai kaut kā tur? Nu, ko ieteikt? Jāiet skolā, labi jāmācās, jāieņem labi amati, un tad būs labi. Bet ja negrib mācīties un negrib strādāt, tad išvakt. Labi, liels paldies par sarunu. Ļoti jauki, ka piekritāt. Labi, paldies.